Tā, labdien, pa otram vai trešam lāgam šodien jau. Mans uzdevums laikam nav tik viegls. Visur mēs runājam par personalizēto medicīnu, personalizēto pieeju, personalizēto ārstēšanu. Dzirdējāt iepriekšējā prezentācijā, ka uzrunā personalizētie šie te uzaicinājumi. Jāsaka, ka tas, ko ir pierādījusi šis medicīnas centrs, nav nekas jauns, jo faktiski arī 11. gadā mums bija līdzīgas aktivitātes saistībā ar kolorektālo vēzi, un arī tur mēs aicinājām aktīvi un sasniedzām šos 50%, kas ir tas zemākais slieksnis, lai skrīnings būtu efektīvs. Es domāju, ka tur ir jāmaina tas uzaicinājums uz to personalizēto vairāk sistēmiski valstiskā līmenī, jo, protams, mums ir ļoti nepieciešama jūsu palīdzība kā reģionālo vēstnešu esamībai, kas aktualizē šos jautājumus uz vietas, bet es domāju, ka tas jārisina valstiskā līmenī. Par personalizēto šo te medicīnu un ārstēšanu. Mēs to varam iedalīt vairākos etapos, gan diagnostikā, gan arī ārstēšanā, gan arī kaut kādā prognozēšanā slimības gaitas. Un, kā jau iepriekš Ilze minēja par šiem te pārmantotajiem iedzimtiem krūtsvēžiem, kuri ir BRCA1, BRCA2 mutāciju gadījumā, jāsaka, ka 90. gados, kad tika atklātas šīs abas mutācijas, bija ļoti milzīga eiforija un faktiski uzskatīja, ka 10 gadu laikā ģenētiski tiks atklāts tas, no kā vēzis rodās, un mēs šo jautājumu atrisināsim. Bet, diemžēl, pēc šiem te diviem gēniem, kas tika atklāti 94. 95. gadā, pēc tam vairāk tik sensacionāli vai būtiski sasniegumi netika gūti. Protams, mēs gribētu, lai ar šīs analīzes palīdzību mēs varētu pēc iespējas vairāk to riska grupu apzināt, bet, ja mēs runājam par tīri pārmantotajiem šiem te krūtsulnītes vēžiem, tad tie ir 5 līdz 10%, ne vairāk no visiem pārējiem, kas ir šajās lokalizācijās. Tad, ja mums ir pamatotas aizdomas par šo te pārmantoto krūtsulnītes vēzi, mēs veicam šo te ģenētisko testēšanu, ko tīri praktiski var veikt gan biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kas bija pirmie, kas Latvijā to uzsāka jau 97. gadā, un tagad to varbūt vairāk dara ar visu šo te klīnisko darbu Stradiņa onkoloģijas institūts, un pēdējos pāris gadus diezgan plašu mutāciju spektru ar onkologu ķīmijterapeitu nosūtījumu veic arī Gulbju laboratorija, kur faktiski atbild uz to, ir iedzimts vai nav iedzimts šis te vēzis. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja šāda te iedzimtība ir un viņa ir ģenētiski pierādīta, tad iespēja, kad māte nodos meitai vai māsai vai kādam citam ļoti tuvam asinsradiniekam ir šī te problēma, ir apmēram 50%. To zinot, mēs varam piedāvāt vai, kā minēja jau Ilze iepriekš, daudz agresīvāk šo te novērošanas taktiku, gan arī profilaktiskas operācijas. Jāsaka, ka šis nav beidzies tikai ar to, ka mēs konstatējām, ka ir ģenētiskas izmaiņas, kuras mums nosaka to, kāpēc vēzis attīstās. Pateicoties šīm te ģenētiskām mutācijām, tika atrast arī medikamenti, kas darbojās šo te izraisīto audzēju gadījumā, tie PARP inhibitori. Jāsaka, ka tie ļoti labi sevi ir pierādījuši pie šī te ielaistā olnīcu vēža. Tas ir 3., 4. stadija vai situācijās, kad slimība ir atgriezusies. Respektīvi, ja ir šis te ģenētiskais olnīcu vēzis, kas var būt līdz 20% gadījumu no visiem olnīcu vēžiem, tad šī te terapija, kas ir PARP inhibitori medikamenti, viņa dod ļoti labus un ilgstošus rezultātus arī pie ļoti vēlīnām slimības stadijām. Jāsaka, ka pagājušajā gadā šis medikaments bija valsts kompensācijā, nesaprotu kādu iemeslu dēļ, šogad viņa nav, un tur man liekas, ka notiek arī parakstu vākšana, lai viņš atkal atgrieztos kompensācijas sarakstā. Tas pats ir sakāms arī, kad šī te uzturošā terapija dod ļoti būtisku dzīvības palielinājumu. Te ir konkrēts pētījums, faktiski medikamenta lietošana samazina to, nāves risku pa 70%. Protams, ka tas nedos cerības uz pilnīgu izārstēšanu, bet tas dos dzīvības gadus pie normālas dzīves kvalitātes. Līdzīgi kā olnīcu vēža gadījumā, arī krūts metastātiska vēža gadījumā, kurš ir ģenētiski, predisponēts ar BRCA1, BRCA2 mutācijām, šis pats medikaments tiek lietots kā uzturoša terapija un pēc būtības dod ļoti labs rezultāts. Jāsaka, ka krūtsvēža gadījumā pie mums nav kompensācijā šis medikaments iekļauts.
viņš ir vai nu kaut kādās līdzjūtības programmās, vai tas ir klīnisko pētījumu ietveros. Nākamā lieta, kas ir ieviesusies šajā vēža ārstēšanā, ir gēnu ekspresijas testi. Un te arī jāsaka, ka pirmais audzējs, kuram tika veikti gēnu ekspresijas testi, ir tieši krūtsvēzis. Un jāsaka, ka pateicoties šīm te mammogrāfiskā skrīninga programmām daudzās pasaules valstīs, kas tika uzsāktas 70. un 80. gados, faktiski uz gadsimta slieksni mēs nonācām pie situācijas, kad valstīs, kur skrīnings tiešām ir kvalitatīvs, pirmā, otrā stadija ir 85–90%. Līdz ar to veikt šīs lielās kropļojošās operācijas, ķīmijterapiju un visu pārējo likās diezgan bezjēdzīgi. Paralēli šīm skrīninga programmu veiksmes stāstam attīstījās molekulārā bioloģija. Respektīvi, mēs varam daudz lētāk, ātrāk un apjomīgāk analizēt audzēju gēnus. Un faktiski parādījās šie pirmie divi komerciālie testi. Krūtsvēža gadījumā Mama Prince, tas ir Nīderlandes produkts. 70 gēnu ekspresija nosaka krūts audzēju audos, un Oncotype, tas ir Savienoto valstu projekts, tur nosaka 21 gēnu ekspresiju. Un faktiski šī ir papildus informācija tā, ko mēs iegūstam par audzēju veicot biopsiju. Un lielā mērā pateicoties šo analīžu rezultātām, mēs varam izvairīties no ķīmijterapijas sievietēm agrīnās stadijas krūtsvēža gadījumā, neietekmējot tālāko prognozu vai slimības gaitu. Un pēdējos gados vēl ir trešais tests, kas gan ir mazāk iegājies praksē. Pamatā ir divi šie testi, un te ir tas vēsturiskais atskats, kā viņus ieviesa. Pēc būtības Nīderlandes pētījumā bija ap 6000 agrīnu krūtsvēža pacienšu, kurām tad pateicoties gēnu testiem, tā doma bija, ka apmēram 20% varētu nesaņemt ķīmijterapiju, un tas neietekmētu viņas, teiksim, tālāko prognozi. Jāsaka, ka uzkrājot pieredzi, pašreiz jau tās rekomendācijas ir tādas, ka šo gēnu ekspresijas testu var veikt arī situācijās, kad nav tikai pirmā stadija, bet arī otrā stadija. Respektīvi, kad ir varbūt lielāks šis audzējs līdz 5 centimetriem pat, kad ir iesaistīti līdz pat 3 padus līmfmezgliem, bet pamatnosacījums, ka tie ir hormonu pozitīvi audzēji, respektīvi tie ir apmēram 70% no visiem audzējiem. Jāsaka, ka normālās pasaules valstīs šo testu nosaka un apmaksā valsts, jo, teiksim, pirmām kārtām tiek iekonomēti resursi ķīmijterapijas, kas noteikti ir daudz lielāka nekā testa vērtība. Latvijā mums ir vienīgā pieredze, pacients paši apmaksā šo testa vērtību, un testa vērtības ir virs 2000 eiro, 2100, 2300 eiro. Materiāls ir jāsūt vai nu uz Nīderlandi vai uz Vāciju, un attiecīgi tad pēc kādu laiku mēs saņemam šo te atbildi. Bet es domāju, tas virziens arī šajā jomā būtu tāds, ka tests ar koncīlijas slēdzienu būtu maksājums no NVD, un tādā veidā mēs varētu samazināt arī ķīmijterapijas īpatsvaru, jo esot Eiropas kongresos, faktiski vienmēr Latvija tiek pieminēta ar to, ka pirmās stadijas krūtsvēzis pie mums ir pārārstēts. Mēs dodam par daudz ķīmijterapiju, kur mēs viņu varētu nedot, un pacientiem no tā nekā slikta nebūtu. Otrs tests Amerikā arī ļoti daudz sievietes tika iekļautas, vairāk kā 10 000, un arī šī testa tā pēdējā pieredze ir tāda, kad var jau izvairīties no ķīmijterapijas ne tikai pirmās stadijas gadījumā, bet arī tad, ja audzējs ir līdz šiem 5 centimetriem, un attiecīgi, ja ir ne vairāk kā 3 padus līmfmezgli iesaistīti. Un, protams, te ir atsevišķa grupa gados jaunās sievietes, kur varbūt ir diskusija par to, dot vai nedot ķīmijterapiju, jo, protams, pie šiem hormonu pozitīviem audzējiem tā prognoze ir ļoti laba, izejot gan to ķirurģisko ārstēšanu, gan staru terapiju, gan sistēmisko terapiju ar hormonu preparātiem. Šeit ir redzams, kā ir laika gaitā mainījusies tā paradigma vispār par ārstēšanu. Es neteiktu, ka tā ir pati onkoloģija, bet vispār medicīna. Ja mēs skatāmies pagātnē, tad faktiski mums bija kāda simptoma, paaugstināt temperatūras sāpes vai kas. Ir empirisks lēmums lietot tādu un tādu preparātu, un faktiski to saņēma liels pacientu grupas. Tā mūsdienu terapija, kāda mums ir šodien, respektīvi mēs nosakām šos bioloģiskos marķierus. Tas nav tikai, teiksim, audzēju gadījumā, tas ir arī dažādu citu slimību gadījumā, bet audzēju gadījumā tie būs tie estrogēnu progesterona receptori, tie būs tie herceptīna receptori un citi rādītāji, kuru gadījumā mēs varam pielietot mērķterapiju.
Tā nākotne būtu tāda, ka mēs veicam visa audzēja šo te ģenētisko sekvenēšanu, respektīvi nosakām visas mutācijas, kas ir sastopamas šajā te audzējā, un bieži vien tās konsekvences ir tādas, ka mēs viņu ārstējam nevis kā, teiksim, pirmā stadijas krūts vēzi, bet mēs viņu ārstējam kā audzēju, kuram ir tāda un tāda mutācija. Un faktiski var sanākt tā, ka mēs krūts vēzi ārstējam līdzīgi kā plaušu vēzi vai līdzīgi kā zarnu vēzi. To nosaka jau šīs te audzēja individualizētās ģenētiskās izmaiņas. Tas ir tas solis, uz ko mēs virzamies, un jāsaka, ka man liekas, ka šogad tika atklāta šī sekvenēšanas ražotne vai lielais uzņēmums Kleistos, kur Ķīnas investori ir radījuši šo te sekvenēšanas uzņēmumu, un tā visa ģenētiskā izmeklēšana paliek ar vien ātrāk un arī lētāk. Ja agrāk, teiksim, runājot par to pašu BRCA1, BRCA2 gēnu, tas bija pagājušā gadsimta beigās, pilna gēna analīze bija apmēram 2000 sterliņu mārciņas katra, tad tagad faktiski pilna gēna analīze ir 300-400 eiro, tās cenas ir būtiski samazinājušās. Te ir konkrēts piemērs, veicot parasto rutīnas histoloģiju, ko mēs saņemam pēc operācijām. Mums tiek minēts, ka tādā audzējā ir konstatēta kaut kāda noteikta receptora. Šajā gadījumā tas ir herceptīna receptors. Un mēs redzam, ka pēc būtības mēs viņu varam izmantot 3 audzēju ārstēšanā. Tas ir krūts vēzis, vēsturiski pirmais, tas ir barības vada vēzis un tas ir kuņģa sākuma daļas vēzis. Bet veicot šo te ģenētisko izmeklēšanu, mēs redzam, ka ar šo pašu medikamentu mēs varam ārstēt veselu rindu audzēju, kuros var atrast šādas te ļoti smalkas ģenētiskas izmaiņas, un faktiski tas arī ir solis uz šo te personalizēto medicīnu. Un te ir faktiski ilustrācija, cik daudz gan šo te biomarķieru, gan zāļu molekulu ir izstrādē. Protams, ne visas no viņām ir tādas, kas dos pilnīgu atbildu uz izārstēšanos vai tam līdzīgi, bet katrā ziņā šis biotehnoloģiju attīstības vai revolūcijas ceļš, viņš nav apturams. Tas ir tikai laika jautājums, kad mums būs ar vien jaunāku un modernāku medikamenti ar mazāk blaknēm, bet, protams, ka šīs te izstrādes ir ļoti dārgas un tādēļ šie medikamenti vismaz sākotnējā etapā tiešām ir ļoti dārgi. Te ir arī ilustrācija, tas pats krūts vēzis, ja mēs runājam par personalizēto medicīnu, tad herceptīna pozitīvā gadījumā Latvijā mēs varam lietot gan trastuzumābu, gan pertuzumābu, un faktiski tas ir ļoti labs rādītājs, bet jau nākamais līmenis mums īsti nav pieejams, ja šī te adjuvantā vai terapija nav sniegusi efektu un ir kaut kāds atlieku šis te audzējs. Un te ir arī tas pats, kādēļ ir šī te akcija, 3-kāršu negatīvais krūts vēzis. Faktiski pēdējo gadu publikācijas ir pierādījušas, ka šī modernā imūnterapija, kas faktiski guva renesansi plaušvēža ārstēšanā, metastātiskas melanomas ārstēšanā, ir ļoti labi sev pieteikusi arī 3-kāršu negatīvā krūtsvēža gadījumā. Jāsaka, ka vienīgais, ka šie audzēji ir apmēram 10% no visiem krūtsvēža gadījumiem, bet tā ir cerība tām pacientēm, kurām viņš ir metastātisks. Un jāsaka, ka arī pēdējos, man liekas, jau 2 gadus mums ir pieejams arī preparāts pie hormonu pozitīvā metastātiskā krūts vēža, un tas ir, man liekas, vienīgais gadījums, kad mēs esam apsteiguši gan Lietuvu, gan Igauniju, jo šis medikaments pirmo reizi Baltijā tika reģistrēts pie mums Latvijā, un to sievietes arī saņem šī te metastātiskā hormonu pozitīvā krūts vēža gadījumā. Te ir vēsturisks tas apskats, kādi ir šie bioloģiskie marķieri, kurus var noteikt, kādas tās ir mutācijas un attiecīgi kādas ķīmiskās substances ir pielietojamas, un tīri vēsturiski redzams tas, ka šo te hormonu terapiju, ko mēs lietojam krūtsvēža gadījumā, kur ir estrogēna receptori konstatēti, un tādi ir apmēram 70%, faktiski mēs pielietojam jau no 80. gadiem, tā kā krūtsvēža gadījumā par šo te personalizēto nosacītu medicīnu mēs varam runāt jau no 80. gadiem. Un, protams, te ir tās modernās lietas, kas mums palīdz pie metastātiska plaušu vēža, pie metastātiska šī 3-kāršu negatīvā krūts vēža un attiecīgi arī pie kolorektālā vēža, kas arī liela problēma mūsu valstī, bet arī te parādās jau kompensācijā šie jaunie medikamenti. Nākamais solis. Mēs varam veikt audzēju gēnu kartēšanu.
Pašreiz ir pieejams arī šis komerciālais tests, kur atšķirās nosakāmo gēnu skaits. Ja, tādā pirmajā variantā ir tās 324 gēnu izmaiņas tiek analizētas audzējā. Otrā gadījumā vēl vairāk, tas vairāk ir vajadzīgs pie sarkomām un pie hematoloģiskiem audzējiem, un vēl ir iespējams veikt šķidrās biopsijas. Šajā gadījumā, protams, kad molekulārie biologi var analizēt desmitiem tūkstoši gēnu, bet ir apzināts, ka tā klīniskā nozīmība, kur mēs varam atrast pretī medikamentus vai kādu citu, teiksim, priekšā pateikšanas soli, ko darīt tālāk, ir tieši šiem 324. Un, protams, ka to arī vismaz tās valstis, kur rēķina, cik tā medicīna maksā un kur tas maksā reāli, nevis tā kā pie mums, faktiski šos izmeklējumus ar konsīliju lēmumu apmaksā valsts. Protams, ka ne visos gadījumos mums ir vajadzīga šī audzēja ģenētiskā kartēšana. Tie pamat kandidāti ir tie, kuriem slimība ir konstatēta vēlīnās stadijās, gadījumos, kad slimība ļoti strauji progresē pie retiem audzējiem, kuriem nav vadlīnijas, kur mums ir jāmeklē kaut kāda ģenētiskā šī saikne, ko mēs varam darīt. Un ir, protams, arī kaut kāda audzēja, kas ir problemātiski šai testēšanai, kā piemērs ir prostatas vēzis, kurš ir ģenētiski ļoti, ļoti variabls un daudzveidīgs, un arī šo saistāv audzēji, kas ir gan no kaulaudiem, gan no skrimšļiem. Un to, ko mēs esam konstatējuši, ka faktiski ir derīgi pat tādi audzēji materiāli, kas ir ņemti 10-12 gadus atpakaļ, respektīvi šie audzēji parafīna bloki sākotnēji tika sūtīti uz Ameriku, tagad jau to ir iespējams veikt arī Eiropā, ir iespējams veikt šo audzēju ģenētisko kartēšanu, un atsevišķos gadījumos tas, protams, dod atbildi, ko darīt situācijā, kad ir metastātiskā slimība vai slimības progresija. Es domāju, ka šī gēnu kartēšana nav aktuāla agrīni diagnosticētiem audzējiem. Tas ir tikai tajos gadījumos, kur vai nu ir neefektīva terapija vai ir slimības progresija. Un, protams, ka to, ko uzskata šie testu radītāji, kad apmēram 70% gadījumu veicot šos testus ir klīniski nozīmīga informācija, ko savukārt var izmantot ārstēšanā, bet, protams, te ir jautājums, cik valsts var atļauties un kura valsts ko var atļauties. Bet katrā ziņā tas arī ir virziens, kas būtu jātīst pie mums, un ja tiešām ir konsīlija lēmums, ja tas ir, tā ir reta situācija vai tiešām strauji progresējuši audzējs, varbūt tas ir arī ceļš, kā mēs varētu šiem cilvēkiem palīdzēt. Attiecīgi vēl ir pieejams šīs šķidrās biopsijas, ka tiek paņemts asiņu paraugs, un šajā asiņu paraugā meklētas ģenētiskās izmaiņas, kas varētu būt raksturīgas konkrētam audzējam. Jāsaka, ka šāda tipa pētījums mums pašreiz ir onkoloģijas centram kopā ar biomedicīnas pētījumu studiju centru, kur mums ir iekļauts pašreiz, man liekas, jau 50 sievietes, bet tas mērķis ir apmēram 70. Tās, kas ārstēšana krūtsvēža gadījumā sāk ar ķīmijterapiju, respektīvi viņām tiek veikta audzēja ģenētiskā sekvenēšana, tiek atrastas ģenētiskās izmaiņas audzējā, un pēc tam ar asins analīžu palīdzību mēs skatāmies, kas mainās ķīmijterapijas ietekmē, kas mainās pēc tam, ka sieviete jau ir nosacīta vesela. Respektīvi, šīs šķidrās biopsijas nākotnē droši vien būs daudz jūtīgākas nekā pozitronu emisijas tomogrāfija, nekā, teiksim, magnētiskā rezonanse un citi radioloģiskie izmeklējumi, jo viņi tieši meklēs jau ģenētiskās zīmes konkrētajam audzējam mūsu bioloģiskajos šķidrumos. Jāsaka, ka krūtsvēža gadījumā, protams, ka tas ir, teiksim, šīs cirkulējušās asinis, tie var būt arī nākotnē izdalījumi no krūts dziedzera. Teiksim, prostatas vēža gadījumā tas var būt arī urīns, un arī citu audzēju gadījumos var būt šie šķidrumi, kas ir ne tikai mums asinsritē. Kādas ir priekšrocības šķidrām biopsijām? Protams, ka viņas nav tik traumatiskas, viņas var atkārtot, cik ir nepieciešams, bet, protams, ka šie testi arī ir komerciāli, viņi arī maksā tos pašus 2,5 eiro, un faktiski ir pacienti, kas to apmaksā, bet valsts to nefinansē, bet, kā jau es teicu, tad gan Rietuma Eiropas valstīs, gan arī pasaulē to apmaksā, principā valsts medicīna. Un šis ir tāds unikāls projekts, kurā mēs ejam soli solī ar to, kas notiek pasaulē. Faktiski pateicoties privātiem investoriem, tie ir mikrotīkla īpašnieki, pareizāk sakot, Džons Tālijs, kurš pats ir personīgi saskāries ar onkoloģiju, ar onkoloģiju ir aizgājis gan viņa meitiņa, gan arī viņa sieva.
Un faktiski par cik mikrotīkls ir pelnošs uzņēmums, tad viņiem ir šis te projekts, ka visiem bērniem, kuriem tiek konstatēta onkoloģija, tiek veikta pilnīga audzēja ģenētiskā sekvenēšana, respektīvi tiek visa ģenētiskā informācija izanalizēta un tādā veidā piemeklēta terapija. Tas ir principā tas, kas pašreiz notiek pasaulē. Protams, ka tie pionieri tur gan Savienotajās valstīs, gan arī Austrālijā, bet šis ir faktiski tāds projekts, kur mēs esam soli solī ar to, kas notiek pasaulē. Nu, jāsaka, ka, ja mēs runājam par bērnu onkoloģiju, tad to nevar salīdzināt ar pieaugušo onkoloģiju, jo bērnu onkoloģija gadā ir apmēram 100 gadījumi. Un, protams, ka šiem 100 pacientiem ir iespējams to samaksāt, un it sevišķi privāts investors, tad tas ir iespējams. Pieaugušajiem droši vien tā ir nākotne, es domāju, ka tā ir nākotne pēc 5-10 gadiem, bet tā ir nākotne, uz kuru mēs noteikti nokļūsim agri vai vēlu, bet nu, šī ir tā lieta, kas tiešām ir soli solī ar to, kas notiek pašreiz pasaulē. Un te ir konkrēti arī saistībā ar šo te, projektu, ir saucamais NTRK gēnu bojājums. Viņš var būt cēlonis arī līdz 1% no pieaugušo audzējiem, bet te ir konkrēti bērnu onkoloģijā, viņš ir sastopams biežāk. Ir 2 konkrēti piemēri no Amerikas Savienotām valstīm. Viena ir pusaudze, kurai ir bijusi šī te metastātiskā sarkoma, kas ir gan operēta, gan viņa ir saņēmusi ķīmijterapiju nesekmīgi, un nosekot jau šo te konkrēto ģenētisko izmaiņu, viņš saņēmis medikamentus un principā ir vesela. Un otrs gadījums, es domāju, ka šie nav tikai 2, tie ir tādi ļoti ilustratīvi, ir maz meitenīte, kas ir piedzimusi ar mīksto audu sarkomu, kas arī ir saņēmusi ķīmijterapiju jau pirmajās dzīvības nedēļās. Viņai šis audzējs uz kādu brīdi ir pazudis, bet pēc tam ir atgriezies, ir operēti, ir mēģināts ārstēt, bet nesekmīgi, un atrodot šīs te ģenētiskās izmaiņas, faktiski 2 mēnešu laikā viņai audzējs ir pazudis par 80% un 4 mēnešu laikā viņa faktiski ir vesela. Tā, manuprāt, būs onkoloģijas nākotne, bet tas, protams, nav stāsts par agrīnām stadijām, kuras mēs varam izārstēt tāpatās, jo, protams, ka šie medikamenti ir ļoti dārgi. Attiecīgi tā otrā mana sadaļa laikam ir krūts izmeklējuma un ticamība tiem. Man laikam grūti runāt pēc Ilzes, viņa jau visu ir izstāstījusi, bet tomēr par krūts klīnisko izmeklēšanu, jeb palpāciju, jeb pašu izmeklēšanu atkārtošos no 18 gadu vecuma reizi mēnesī. Un es domāju, ja tiešām sieviete to apzinīgi dara, viņa varētu būt pat jūtīgāka pa sonoskopiju saviem pirkstiem. Jo ir atsevišķi valsts, kur ir pat tie pētījumi, kur ir apmācīts speciāls krūšu izmeklēšanas māsas, kas to veic, un tie rezultāti viņiem pat atsevišķās publikācijās ir līdzīgi ar to, ko redz radioloģijā. Par šiem izdalījumiem es teiktu, ka tiem būtu jāpievērš tiešām uzmanību tad, ja viņi ir spontāni, ja redz spontāni, ka tie ir uz apakšveļas, uz gultas veļas, tad tiešām būtu jāmeklē cēlonis. To, ka kādu pilienu izspiest var, tas ir absolūti normāli. To, ko mēs redzam, ka šos te izdalījumus sūta analīzē, to, ko mēs redzam, ka tur vienmēr slēdzienā ir dishormonāls process ar šūnu proliferāciju, bet mēs nespējam šos procesus ietekmēt, un šī analīze ir bezjēdzīga. Faktiski tiem izdalījumiem jāpievērš uzmanību tad, ja viņi ir spontāni, ja saspiežot šo te krūts galu, mēs iegūstam strūklēdi izdalījumus vai tiešām daudz pilienus. Attiecīgi pa ultraskaņu negribu atkārtoties, Ilze jau izstāstīja pamatmetodu, ar ko mēs veicam biopsijas un attiecīgi precizējam to, ko redzam šajā te mamogrāfijā. Mamogrāfija, jā, Latvijas skrīninga populācija 50-69 ir, varētu teikt, optimāli no Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas viedokļa. Protams, bagātās valsts, gan Ziemeļamerika, gan Rietuma Eiropa sāk skrīningu no 40 gadiem. Droši vien, ka tās rekomendācijas, ka mūsu sievietēm arī jāsāk no 40, un tad reizi, es teiktu, 1,5–2 gados tomēr ir jāveic. Bet liels jautājums, ko darīt sievietēm pēc 70, skrīningu uzaicinājumu nav. Ja mēs skatāmies, tad šajā grupā mums ir apmēram trešdaļa no visiem krūtsvēža gadījumiem. Respektīvi arī sievietēm pēc 70 ir jāveic mamogrāfija, jāprasa ģimenes ārstam nosūtījums un jāiet, un tas ir jādara. Jo bieži vien atnāk pacienti 85 vai 90 gadi, es domāju, ka vēzis man nebūs. Un tad man atbilde ir tāda, jo cilvēks ir vecāks, jo tā iespēja, ka vēzis būs, jums ir lielāka, un tā iespēja pieaugot vecumam. Tā kā tas ir jāatcerās arī kundzēm sirmā vecumā. Pēc būtības lielākoties šie audzēji jau vecumā ir mazāk bioloģiski agresīvi, mēs varam iztikt varbūt atsevišķos
gadījumos pat bez ķirurģiskas ārstēšanas nozīmē tikai hormonterapiju, jo tā varbūtība, ka sieviete nomirs no šī krūts vēža, ir daudz mazāk nekā viņa aizies bojā ar kādu citu savu, teiksim, hroniskās slimības pāsinājumu. Magnētiskā rezonanse, protams, izcila metode. Latvijā problēmas tādēļ, ka valsts kvotācija, man liekas, neatbilst absolūti šīm te vajadzībām, jo tā būtu izvēles metode visām sievietēm reproduktīvajā vecumā, kur iet runa par krūts saglabājušu operāciju, būtu jāveic pirms operācijas, plus droši vien magnētiskā rezonanse būtu jāveic pirms ķīmijterapijas, ja tāda tiek dot pirms operācijas, gan arī pirms gaidāmās operācijas pēc ķīmijterapijas. Bet to mums ir grūti izpildīt, jo tās kvotas ir pavisam niecīgas. Te, protams, varbūt mums var izlīdzēties tas, ka onkoloģijas centrā pieejama šī kontrasta mamogrāfija, kas ir pavisam jauna metode, un šajā metodē dr. Eņģele izstrādās savu nākamo disertāciju. Tas, principā, arī ir solī ar to, kas notiek pasaulē. Tā kā, mēs liekam cerības uz šo kontrastu mamogrāfiju, jo to mēs varam veikt daudz biežāk, un mums viņi vieglāk pieejami tīri tehniski esot slimnīcā. Protams, kad visprecīzākais šis diagnostikas elements ir biopsija, ka mēs zinām, kas tas tāds ir. Un tātad biopsijas pamatā tiek veiktas ultraskaņas kontrolē, un kā jau minēju, tad pateicoties gan Janums kundzes, gan Eņģeles kundzes aktivitātei, tomēr Rakus atrada šos līdzekļus, lai varētu nopirkt stereotakas biopsijas adatus, un lai mēs varētu to veikt līdz gada beigām. Nacionālais veselības dienests apsolīja, ka nākamā gadā būšot naudu šim projektam. Savukārt visiem, protams, liekas, ka pozitrona emisijas tomogrāfija, kas Latvijā mums ir pieejama 3 vietās, pašreiz darbojās 2, jo vienā ir maksāt nespēja, ka faktiski tā ir ideālā diagnostikas metode. Jāsaka, ka pozitrona emisijas tomogrāfija mums ir nepieciešama tikai situācijās, kur mums ir jāizšķirās, sieviete ir izārstējama vai nav izārstējama. Ir viņai metastāzes vai nav metastāzes. Respektīvi, to, ko valsts apmaksā pozitrona emisijas tomogrāfija, ir 3. stadijas krūtsvēža pacientiem. Atsevišķos gadījumos mēs viņa rekomendējam šo izmeklējumu, ja mums ir runa par rekonstruktīvu operāciju pēc jau saņemtās terapijas, un ja tā izējošā stadija ir bijusi 3. Tā kā šī metode mums vairāk palīdz izslēgt to, ir vai nav metastāzes, bet tā noteikti nav diagnosticējoša metode. Valsts to apmaksā tātad šai 3. stadijas pacientu grupai privāti, ja to dara, manuprāt, tās izmaksas ir arī 1200–1400 eiro par izmeklējumu. Bet tas nav nepieciešams agrīnas slimības stadiju gadījumā. Tā, par ultraskaņu, te ir atkārtojumam tas, ka tā ir nekaitīga metode, atšķirībā tomēr mamogrāfijā ir šī staru slodze. Jaunām sievietēm vajadzētu atcerēties, ka tas ir jāveic cikla pirmajā pusē. Protams, kad tā varbūt ir labāka metode pie šīm blīvajām krūtīm nekā sākotnēji mamogrāfija, bet mikrokalcinātu gadījumā mums nepalīdzēs sonoskopija. Un jāsaka, ka tomēr ir atsevišķas vietas pasaulē, kur to sonoskopiju grib izmantot kā skrīninga metode pie šīm īpaši blīvajām krūtīm, bet, manuprāt, tas vēl viss ir pētījuma līmenī, bet es gan zinu, ka Rīgā arī ir pieejams. Man liekas, to, ko pārstāvēt Circēnas kundze, man liekas, pie viņiem ir. Jā, viņiem ir. Automātiskā ultraskaņa, respektīvi līdzīgi kā mamogrāfija, tas aparāts veic šo izmeklējumu, un tad tiek interpretēts rezultāts. Man liekas, ka Amerikā es dzirdēju gadus 5–6 atpakaļ, viņiem bija atsevišķi pilotu projekti atsevišķos štatos, kur sievietes ar nelielām blīvām krūtīm, un pamatā tās ir aziātiskā izcelsmes vai etnicitātes sievietes, jo tur tie dziedzeraudi ir pavisam cita rakstura, un tur var būt tas nākotnē ir izmantojams, bet uz pierādījumiem balstīts tas noteikti pagaidām vēl nav, bet tad Latvijā arī ir pieejams. Jā. Par mamogrāfiju, tad pamat priekšrocības tā ir ātri izpildām, mēs iegūstam informāciju uzreiz par abiem krūšu dziedzeriem, mēs varam salīdzināt dinamikā, interpretēt, un te ir arī tas galvenais, ka ja mēs veicam viņu regulāri, sākam no tiem 40 un līdz tiem 70, tad mums ir ko salīdzināt, un tas salīdzinājuma atšķirīgums jau ir vienmēr tanī, ko mēs redzam, kaut kas mainās vai nemainās. Un faktiski, protams, šī metode ir izcila lipomatozos krūtas dziedzeros, un faktiski
vienīgā metode, kas izmantojama skrīningā un ko mēs varam izmantot arī mikrokalcinātu, teiksim, noteikšanai. Te ir tie pamat 4 krūšu tipi. Man liekas, to es esmu rādījis pēdējos 3-4 gadus šo bildi. Tad jāsaka, tie, kas ir šajā te attēla kreisajā pusē, pirmie 2, tie ir apmēram 50% no populācijas. Un tas ir tas veiksmes stāsts, kur mamogrāfijā var atrast tos mazos audzējus, kas ir tur līdz centimetram, līdz puscentimetram. Tur vienmēr viņi būs redzami, ja sieviete regulāri ies. Un tad ir otra puse populācijas, kur ir tās blīvās krūtis, un tur ir, teiksim, šī te mamogrāfija noteikti jākombinē ar ultraskaņu, un te būs tie stāsti, ka sieviete saka, jā, es gāju uz to mamogrāfiju, gāju regulāri, bet man to vēzi atklāja tur 3. stadijā, un tu īsti nevar atbildēt, kāpēc. Tādēļ, ka tur ir jākombinē metodas, tur ir jāveic varbūt papildus izmeklējumi. Tādēļ, manuprāt, tas izglītojušais darbs, kad ir šie te 4 krūtis dziedzeraudu tipi, un tagad, manuprāt, arī mamogrāfijas slēdzienos radiologi norāda, tas ir A, B, C, D. A un B ir ideāli priekš mamogrāfijas, un C un D attiecīgi, kur būtu obligāti vajadzīga šī te ultraskaņa. Tas tagad gan skrīninga, gan mamogrāfijas atbildēs ir iegājies kā rutīna. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, un tas arī jums kā vēstnesēm būtu ļoti labi, ja jūs spētu to izskaidrot, ka, diemžēl, nav tā, ka tur 100% visu redz un ir jāskatās, kurš tas tips ir. Un, protams, sievietei novecojot, tās krūtis paliek tā kā vairāk ar taukaudiem. Teorētiski tas D varbūt būs nākotnē C, bet viņš nekad nebūs A, un savukārt kaut kāds C varētu būt B, bet arī nekad nebūs A. Tā mamogrāfijas pielietojuma iespējamība, paliekot vecākai, tā kā it kā uzlabojās. Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tie 40 gadi būtu tas vecums, kad ir jāsāk, un tad, kad ir skrīnings, tas ir jādara obligāti, un arī pēc tiem 70 ir jāsaka, jo ģimenes ārsts parasti neatsaka šos te nosūtījumus iedot, un lai tās sievietes arī reiz 2-3 gados tomēr veic to mamogrāfiju. Par nepalpējumiem krūts audzējiem, tas laikam ir tas, uz ko mēs tiecamies, jo, teiksim, pateicoties skrīningām un citām lietām, mēs nespējam novērst audzēju attīstību. Audzēju attīstību mēs spējam novērst tikai šiem te 5-10%, kuriem ir iedzimtās mutācijas. Ja mēs viņu zinām, veicam profilaktiskas operācijas, līdz ar to vēzis tur nebūs. Pārējām sievietēm mums pamata uzdevums ir atklāt viņu pēc iespējas agrāk. Un te ir ilustrācijai. 60. gadi praktiski nebija situācijas, kad bija šie te nepalpējumi audzēji. Visas sievietes nāca pie ārsta jau sataustāmiem veidojumiem, jo vēl nebija skrīninga programmas, vēl nebija viss šī te ultraskaņas, teiksim, arī veiksmes stāsts. Un pakāpeniski jau, kad valstīs aizgāja šīs te skrīninga programmas, mēs redzam 90. gados 10% šie te nepalpējumi audzēji. Ap 2000. gadu jau 25%, un faktiski es domāju, ka mūsdienās tie varētu būt pat 35-40%, un tas viss ir pateicoties mamogrāfijai un magnētiskās rezonanses iespējām. Un faktiski pie šiem te nepalpējumiem audzējiem mēs varam garantēt 99,5%, vismaz 8 gadu dzīvības, bet mēs principā spējam garantēt, ka šīs sievietes var izārstēt. Protams, ka te ir jautājums par audzēju apakštipu. Mēs zinām, ka nosacīti, pašreiz ir 4 tie galvenie, kad faktiski hormonu pozitīvais ir ļoti labvēlīgs, ar labu prognozi, tīri HER pozitīvais arī samērā labu prognozi, par cik ir pieejami specifiskie medikamenti, tad ir kombinācija, kur ir gan hormonu pozitīvs, gan HER pozitīvs, un, protams, vislielākais bēdas stāsts ir šo 3-kāršu negatīvo, jeb triplu negatīvo krūts vēzi, kurām līdz šim nebija tie specifiskie medikamenti, bet pateicoties tieši modernajai imunoloģijai un moderniem imunoloģijas preparātiem, mēs varam arī ārstēt šo 3-kāršu negatīvo krūts vēzi. Tā, tas laikam, kuru var mūs atrast, tas ir gan Rakusā, mani var atrast vēl arī Arsā un onkoklinikā, un principā es domāju, kas ir pats svarīgākais, sievietes, ja nāk uz šiem te izmeklējumiem, lūdzu, lai ņem līdzi visu, kas ir bijis, gan izmeklējumus diskos, gan varbūt šīs te paroles, jo ļoti grūti ir kaut ko izvērtēt vai konsultēt, ja nav šo te iepriekšējo izmeklējumu. Un tas arī ir ļoti vajadzīgs priekš radiologiem, ja mums nav paroles, mēs netiekam pie attēliem, tas principā ir tā kā drusciņi pa miglu dzīvoties. Paldies!